Stāsti Latvijai! Esiet sveicināti Izstāsti Latvijai skatītāji! Prieks jūs redzēt! Mēs runāsim par aktuālām tēmām, par interesantiem jautājumiem, un katrs no jums uzzinās kaut ko jaunu un noderīgu. Izstāsti Latvijai! Vairāk par sev interesējošiem jautājumiem medicīnas jomā var uzzināt portālā Medicine LV. Bet, ja tev ir jautājumi par būvniecību, remontu, ieskaties portālā ABC LV. Izstāsti Latvijai! A couple of reasons why we met today. One of them was that this year we celebrate 20th anniversary of Cilmes Banka in Latvia, and the second was that on the 15th of November there is a World Cord Blood Day, so the whole month actually is dedicated to cord blood and cord blood stem cells. The primary objective of banking the stem cells is to have them for the future use, to have them as a backup option, as a kind of a biological insurance for this uncertain situation which may come in the future for the family. And we also seen a couple of examples, couple of real life stories which illustrates how the stem cells can help to the clients of Famicord Group, also here in Latvia. 2004. gadā es piedalījos šīs bankas dibināšanā. Šī konference man bija svarīga, lai saprastu, cik tālu jau ir šīs tehnoloģijas attīstījušās, un man tiešām ir ļoti liels prieks, kad ir ļoti liela attīstība notikusi, un es esmu ļoti pateicīga par šo konferenci, un es iesaku tiešām cilvēkiem padomāt par šo saglabāšanu, šo cilmšūnu, jo tas tiešām ir liels ieguldījums nākotnē. Cilmšūnu banka ir pirmā banka Latvijā, pirmā ģimenes cilmšūnu banka, kurā vecāki var saglabāt savu nabas saiti. Tas, ko mēs darām jau 20 gadu garumā, mēs stāstām vecākiem, ka nabas saite nav nevērtīgi atkritumi, kurus var vienkārši pēc dzemdībām izmest, kad bērniņš ir piedzimis un nabas saite ir pārgriezt. Mēs stāstām par to, ka nabas saite ir ļoti vērtīgs izejuma materiāls individuālo zāļu ražošanai. Un es tiešām priecājos, ka mēs jau 20 gadus darbojamies, un 20 laikā šī bija pirmā zinātniskā konference ārstiem, ginekologiem, vecmātēm un vispār interesantiem par aktuālāko informāciju, ko var darīt ar nabas saites cilmes šūnām. Es ceru, ka šī konference kļūs kā viens no puzles gabaliņiem, kas kopējā bildē radīs to sajūtu, ka nabas saite ir vērtīgs materiāls, kuru var izmantot ģimenes veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai nākotnē. Es aicinu ārstus uzzināt vairāk, aicinu topošos vecākus interesēties par to, ko var darīt ar nabas saiti. Ja mēs domājam, kur palika mūsu nabas saite pēc dzemdībām, lielākajai daļai, es teikšu tā, 98% tā nonāk bioloģiskajos atkritumos. Varbūt ir vērts nabas saitei dot vēl vienu iespēju. Padomājiet! Izstāsti Latvijai! Daudziem cilvēkiem preparāts Epsorin ir kļuvis par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Šodien uzklausīsim aktrises Olgas Dreģes pieredzes stāstu un atsauksmes. Esmu Dailes teātra aktrise Olga Dreģe. Neskatoties uz maniem cienījumiem gadiem, esmu ierindā, joprojām spēlēju, dziedu izrādēs, filmējos. Kā man tas izdodas? Vienmēr esmu bijusi fiziski aktīva un lietojusi dabīgus uztura bagātinātājus. Jau 2 gadus mana izvēle ir Latvijā ražotais, dabīgais Epsorin. To lietoju regulāri, ievērojot instrukciju. Epsorins man dod dzīves prieku, enerģiju un veselību, par ko pārliecinos asins analīzēs, jo tam ir lieliska iedarbība uz organisma imunitāti. Jaunu kursu uzsākšu jau šodien, lai laicīgi sagatavotos rudens vīrusu sezonai. No sirds iesaku Epsorinu,
visiem, kas rūpējas par savu veselību, sevišķi senioriem, jo tam ir iedarbība arī uz locītavām un kauliem. Uz pasaules nav brīnumu līdzekļu, bet par laimi ir patiesi efektīgs ekstrakts epsorīns. Tā spēks ir veselības profilaksē, ja to lieto regulāri. Vismaz 2 pudelītes gadā, rudenī un pavasarī. Varat ticēt, nekad nereklamētu to, par ko pati neesmu pārliecinājusies. Tātad būsim aktīvi, prātīgi un priecīgi. Tad arī veselība saglabāsies ilgāk. Izstāsti Latvijai! Airify Recovery Technology ir Latvijā radījis zīmols jau no 2018. gada, kas izstrādā limfodrenāžas un masāžas ierīces tavai labsajūtai. Kompānija Airify Recovery oriģināli tika dibināta pirms 6 gadiem kā sporta atjaunošanās tehnoloģija. Mūsdienās 80–90% no mūsu klientiem ir, es nesaukšu viņus par sportistiem, bet par ikdienas cilvēkiem, kur varbūt tās nodarbojas ar sportu, aktīvi strādā, visu kaut ko dara savā dzīvē, bet nav tās augstās performances sportisti. Un mēs vienkārši redzam, ka mūsu klientiem patīk tas, ka mūsu produkti ir augstākās kvalitātes. Viņi ir paredzēti sportistiem, ko tas nozīmē. Viņiem ir ļoti augsta veiktspēja, ļoti augsta kvalitāte, viņi ir paredzēti izturēt ilgas slodzes. Un par laimi viņas dara ļoti daudz, tā sakot, kosmētiskas procedūras, kā limfodrenāža, pretcelulīta efekts, nogurušu kāju noņemšanas. Priekš cilvēkiem ar varikozām vēnām sagatavo pirms operācijām, kā arī palīdz profilaksē un pēc operāciju periodā. Kam vēl palīdz, pieņemsim, senioriem, kuriem varbūt tās nesanāk daudz kustības, tur pie zemākas spiediena arī šī eksternālā pneumatiskā kompresija ir fenomenāls līdzeklis. Faktiski jau jebkuram grūtniecēm ar pamstošām kājām pie limfedēmas, pie edēmas kā tādas, pie tūskas, es to sarakstu varētu skaitīt ļoti garu. Es domāju, ka ikvienam cilvēkam nodara limfodrenāžu. Mūsdienu pasauli jau faktiski ir būvēta tā, ka cilvēks ļoti daudz pavada laiku sēžot, komunicējot, strādājot pie datora, pildot dažādas Excel tabulas vai vienkārši darot sēdošu darbu. Un tad limfodrenāžu zābaki ir kaut kas tāds, ko vakarā ļoti ērti var apvienot vienkārši ar televizoru skatīšanos, turpināšanu, strādājuši pie datoru vai ēšanu, vai vienkārši kaut kādā īsākā periodā, 30 minūšu laikā dabūt šo asins cirkulāciju, kas ir ekvivalenti kaut kādai, pastaigai. Šī limfodrenāža tehnoloģija kā tāda nav jaunums. Viņa eksistē jau vairākus 10 gadus medicīnā, sporta medicīnā un tam līdzīgi. Vienkārši agrāk tās bija milzīgas, sarežģītas iekārtas, kas maksāja 10 000, un viņas bija jālieto medicīnas personāla pavadībā. Mūsdienās tehnoloģija ir gājusi uz priekšu, un, kā mēs redzam, ierīces ir pavisam vienkārši, viņas ir lietojamas mājas apstākļos, ļoti intuitīvi, ļoti vienkārši, nekā tur sarežģīti nav, tā kā jebkuram tas ir iespējams. Pie tam ir Latvijas Zāļu valsts aģentūrā medicīnas certifikāts. Lai gan limfodrenāžu zābaki no Airify ir paredzēti pilnībā ikvienam, tos lieto visi vadošie Latvijas elites sportisti, lieto Latvijas Nacionālās operas baleta dejotāji, lieto Latvijas armija, arī ārzemēs, Dubajas policijas oficieru klubs, FC Barcelonā, sporta fizioterapeiti izmanto tieši Airify zābakus. Kā jau teicu, tas pieejams arī pilnībā ikvienam cilvēkam mājas lietošanā. Es domāju, ka katrs no mums ir pelnījis parūpēties par savu ķermeni un savu veselību, un Airify limfodrenāžu zābaki ir pieejami jebkur. Var atrast internetā, var meklēt dažādos internetu veikalos, doties pie savu vietējā fizioterapeita un pieprasīt izmēģināt šādu procedūru. Un pats svarīgākais tas, ka tas ir paredzēts arī tev, pilnīgi ikvienam. Vai tu sēdi, staigā, skrien, dejo, vai vienkārši tev ir sāpīgas un nogurušas kājas, limfodrenāžu zābaki no Airify būs tieši tev. Izstāsti Latvijai! Šodien mēs viesojamies pie doktora Ohīras pārstāvniecībā Latvijā, lai uzzinātu par jaunajiem produktiem no Japānas. Doktora Ohīra zīmols tika radīts Japānā vairāk nekā pirms 35 gadiem. Zīmola dibinātājs bija doktors Ichiro Ohīra, kurš bija slavenais mikrobiologs. Un pirmā viņa izstrādātā formula bija 12 pienskābo baktēriju komplekss. Otrs produkts, tas ir dzeramais kolagēns plus. Kāpēc ir tas plus? Tāpēc, ka produkta sastāvā ir gan ne tikai kolagēns, bet arī elastīns un hialurons skābe. Tātad tās 3 galvenās sastāvdaļas, jeb vielas, no kā sastāv dermas šūna.
Un mūsu kompānija nodarbojās ar šo produktu izplatīšanu Baltijas valstīs jau 12. gadu. Es skatos, ka jums ir jauns un interesants produkts no Japānas. Pastāstiet, kas tas ir? Jā, mēs esam šodien apbraukuši iepazīstināt ar mūsu jaunumu, īpaši dziļi mitrinošu sejas masku, kas ir ar prebiotikām un īpaši dziļi mitrinoša un arī atjaunojoša. Un kā pareizi lietot šo sejas masku? Šo masku pareizi lietot ir pēc sevis veiktām sejas procedūrām, pēc kādām abrazīvām procedūrām, ko mēs esam veikuši mājās. Kā arī, ja mums ir gadījumā nav izdevies tikt vizītē pie kosmetologa, bet mums ir steidzīgi kāds pasākums, tad šis būtu lielisks produkts, kā atdzīvināt mūsu sejas ādu. Izstāsti Latvijai! Agetis suplements augstākās kvalitātes uzturi bagātinātāji veselīgam dzīvesveidam. Dias Forte kolagēna pulveris ir ūdenī šķīstošs dzēriens ar granātābolu garšu, kas vienā devā satur 10 gramus kolagēnu. Tas ir piemērots cilvēkiem ar locītavu problēmām, sportistiem un cilvēkiem ar paaugstinātu locītavu slodzi, vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī pacientiem ar osteoartrītu, kā arī, lai uzlabotu ādas, matu un nagu stāvokli. Dias Beauty kolagēna ir inovatīvs komplekss ādas, matu un nagu aprūpei. Tā sastāvā ir daudz un dažādas vērtīgas vielas jūsu skaistumam. Emelin FF Liquid ir jaunākās paaudzes dzelzs ar maksimālu uzsūkšanās spēju un ar maigu ietekmi uz kuņģi. Tā ir ērti lietojama, inovatīva dzelzs forma, Agetis suplements šķidrais vitamīns C. 20 paciņas ar dzeršanai gatavu šķidrumu. Šķidrā forma nodrošina ātrāku un labāku vitamīna C uzsūkšanos organismā. Izstāsti Latvijai! Katram cilvēkam ir jāiemācās par sevi rūpēties, un izcilākā vieta, kur šīs mācības sāk, ir Baltic Beach Hotel & Spa 5-zvaigžņu viesnīca. Viennozīmīgi Baltic Beach viesnīca uzskatām par unikālu vietu Jūrmalā un arī visā Latvijā, kuru vienu vietu satiekas Jūrmalas dabas pērles, skaistums un veselība. Sākot ar atrašanās vietu pašā jūras krastā, pie jūras klimatu un priežu mežu, Baltic Beach Hotel apvieno visas šīs vērtības, dāvājot viesiem pilnvērtīgu atpūtu gan prātam, gan arī ķermenim. Sākot ar plašo numuru pieejamību, saviem viesiem mēs piedāvājam arī 5 dažādus restorānus, kur baudīt gardu maldību no mūsu pieredzējušiem šefpavāriem. Papildus tam mēs ļoti novērtējam ģimenes vērtības, tādēļ ar prieku rīkojam tematiskos un kultūras pasākumus gan lielajiem, gan arī mazajiem. Mēs īpaši lepojamies ar mūsu spā centru un ārstniecības klīniku, kas ik gadu kļūst ar vien plašāk. Kā jau zinām, neviens skaistums nav iedomājams bez stipras veselības un imunitātes. Līdz ar to viesi, kas izvēlas uzlabot savu pašsajūtu, arvien biežāk izvēlas rehabilitācijas programmas, kur konsultējas pie labākajiem rehabilitācijas speciālistiem un fizioterapeitiem. Šogad viesnīcā sācis darbu arī jauns Space kabinets, kur skaistumkopšanas speciālisti kopā ar kosmetoloģiem un jaunākajām tradīcijām palīdz uzlabot ādas stāvokli gan dāmām, gan arī kungiem. Un, protams, nevar nepieminēt arī mūsu plašo procedūru klāstu, kur katrs sev atradīs tīkamāko starp vairāk kā 400 procedūrām. Par ilgadēju viesnīcas iezīmi kļuvis arī mūsu jūras ūdens relaksācijas centrs Sea Wellness, kur viesiem silts un attīrīts jūras ūdens ir pieejams visa gada garumā. Var ilgstoši stāstīt par dažādiem viesnīcas pakalpojumiem, tomēr sirsnīgi aicinu katram dāvāt sev iespēju izbaudīt atpūtu 5-zvaigžņu viesnīcā Baltic Beach Hotel & Spa. Uz tikšanos Jūrmalā! Izstāsti Latvijai! Dzīvē gadās dažādi, bet nevelti saka veselā miesā, vesels gars. Jelgavas poliklinika ir ambulatorās aprūpes klīnika, kuras sniedz dažādas pakalpojumus gan diagnostikā, gan speciālistu pieņemšanā. Esam veikuši ievērojumu darbu, atjaunojuši un renovējuši operāciju bloku, kurš sastāv no 2 atsevišķām operāciju zālēm. Tās ir izveidotas tagad atsevišķi. Viena ir septiskā, otrā septiskā operāciju zāle. Ir izveidots jauns aprīkojums,
kā arī ventilācijas sistēma, ir atjaunota 2 jaunas palātas, un kopumā šeit ir ieguldīti ievērojami līdzekļi sadarbībā ar Eiropas fondiem. Kopumā projektā ir ieguldīti 330 000. Tas, protams, ir devis iespēju renovēt telpas un atjaunot, un tādēļ, lai piesaistītu speciālistus no visas Latvijas ar starptautisku pieredzi. Tas, protams, dos arī jaunas iespējas mūsu pacientiem griezties pie mums, un mēs varēsim sniegt efektīvus veselības pakalpojumus. Tā kā Jelgavas poliklinika piedalījās Eiropas projektā par operāciju zāļu atjaunošanu un uzlabošanu, tātad mēs šī projekta ietvaros esam iegādājušies vienu no jaunākajiem, modernākajiem galdiem, kas ļauj pacientiem, teiksim tā, pozicionēt pacientu maksimāli kvalitīvai pakalpojumu sniegšanai. Tas tā izskaitā artroskopijas, vēnu operācijas un nervu operācijas. Galds ir pilnīgi aprīkots artroskopijai. Viss papildu aprīkojums pilnīgi iespējams, kas vien var būt priekš artroskopisko operāciju veikšanas, kas nodrošinās pacientiem visērtāko gulēšanu un ārstam vislabāko pozicionēšanos operāciju laikā. Sirsniņa taisa niķus, nav obligāti nedēļu jādzīvo slimnīcā. Holtera monitorēšana. Jelgavas poliklinikā Zemgales kardioloģijas centra ietvaros ir iespēja pacientiem veikt Holtera monitorēšanas izmeklēšanu. Holtera monitorēšana izmeklēšana ir mūsdienīga procedūra, kura ļauj novērot pacienta sirdi garākā laikā. Pacientam iespējams veikt Holtera monitorēšanu 24 stundas garumā, 48 stundas garumā, un kas ir ekskluzīvi Jelgavas poliklinikā, arī 7 diennaktis. Holtera monitorēšanu mēs nozīmējam sakarā ar sūdzībām par pārsitieniem, sirdsklauvēm, gan arī pie neskaidriem galvasreiboņiem un atslēgšanas paroksizmiem. Jelgavas poliklinikā Holtera monitorēšanas aprakstu veica augsti kvalitatīvi Paula Stradiņa slimnīcas aritmologi. Izmeklēšana ir absolūti nesāpīga, nekaitīga pacientam. Pacients atnāk uz polikliniku, viņam tiek uzlikts aparāts un pacients iet mājās, dzīvo savu ikdienas dzīvi ar ikdienas slodzi, un uz tā fona tiek izvērtēta pacienta sirdsdarbība. Izmeklēšanu veids gan kā maksas pakalpojumu, gan ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu. Holtera monitorēšana pieraksta 7 diennaktis, gan ir maksas pakalpojums. Kā kardiologs es gribētu aicināt vairāk izmantot Holtera monitorēšanas izmeklēšanu, jo kā speciālistam man Holtera monitorēšanas slēdziens dod ļoti daudz informācijas par pacientu, kas ļauj nozīmēt individuālu terapiju un piemeklēt to terapiju pacientam īsākā laikā. Tā šādi jūs staigāsiet 24 stundas. Nedrīkstēs iet mazgāties, nedrīkstiet pirtī, basēnos, kas saistīts ar ūdeni, lai nepiekļūst ūdens klāt. Nevar darīt tādus darbiņus, kur ļoti liela vibrācija uz krūšu muskulīšiem. Zāles lietojiet, kā dakteris jums ir norīkojis, asinsspiedienu jūs arī drīkstat mērīt, tas neko netraucē. Pārējais ir kā mierīga ikdiena šis izmeklējums ir. Es pats varu nomainīt arī bateriju. Jā, mēs dodam līdz komplektā vēl bateriju, pēc 48 stundām jūs pats nomainīsiet bateriju. Fizikālā terapija ir medicīnas nozare, kas izmanto tiešus un mainītus dabas faktorus. Šodien runāsim par magnetterapiju. Šī procedūra saucās magnetoterapija. Un magnetoterapija ir vajadzīga pēc kaut kādām traumām. Pēc traumām, pēc lūzumiem, dažādām mugursāpes, pie osteohondrozam, spondilozam, pie lūzuma arī locitavam. Dažādām. Ja man vienkārši sāp mugura, es arī to varu? Arī var, jā. Viņa paplašina asinsvādi, uzlabo vēlmaiņu, uzlabo asinsrīti. Un, ja es te guļu, man nesāp, man sāp? Nē, jūs neko nejūtiet, tikai jāguļas mierīgi un viss. Paldies! Magnetoterapija. Muguras sāpēm, asinsrites uzlabošanai, vielmaiņai vienkārši fantastiska procedūra bez sāpēm. 20 minūšu laikā pusstundu guli un relaksējies. Pēc operācijas vai nopietnākas traumas, protams, fizioterapija. Bet vai tu zini, kas ir teipošana? Teipošana, jeb kinezioloģiskā teipošana, ir metode, ko plaši pielietojam fizioterapijā pie dažādiem miofasciāliem jeb sāpju sindromiem, kas ir izraisītas muskuļu sāpes,
ar ko visbiežāk cilvēki vēršas pie fizioterapeita, jo tas ierobežo tādu funkcionalitāti, darba spējas, tas sāpes apgrūtina tās ikdienas aktivitātes. Vēl teipu šo metodi izmanto arī pēc traumām, pēc dažādām operācijām, piemēram, lai uzlabotu rātaudu mobilitāti, lai mazinātu tūsku un atjaunot, piemēram, locītavu to funkcionalitāti. Pirms teipa līmēšanas sākumā mēs, protams, funkcionāli novērtējam pacientu, uzklausām viņa sūdzības, notestējam tos muskuļus, to spēku vizuāli, novērtējam palpatori un stausti, to sasprindzinājumu, tad izvēlamies un pielāgojam attiecīgo metodi. Šodien Aināram uzlīmējām teipu, jo bija sūdzības par pleca sāpēm. Teips ļoti labi palīdz mazināt muskuļu sasprindzinājumu, to disbalansu, ar ko visbiežāk cilvēki arī vēršās ar šīm sūdzībām. Viņš funkcionāli veic tādu mikromasāžu, normalizējot asinsriti un mazina to sasprindzinājumu, kas arī mazina tās sāpes ikdienā. Teipu var nēsāt apmēram 10 dienas, ja viņš neniez un netraucē. Ja niez, tad, protams, labāk ņemam nost, vai arī tās zonas, kur niez, tad apgriežam ar šķērēm, ja tiekam klāt. Ar teipu nav nekāda ierobežojuma, drīkst iet arī pat uz baseinu, mazgāties dušā, tās ikdienas aktivitātes tas neierobežo. Teips arī bieži vien ir kā tāda ātrā palīdzība pie tām sāpēm, jo uzlīmējot teipu, praktiski jau 5–10 minūšu laikā jūtam to atvieglojumu un efektivitāti. Mīļie pacienti, laipni aicināti pie mums Jelgavā, jo mūsu profesionāļu komanda spēs palīdzēt jums jebkurā jūsu jautājumā. Jelgavas poliklīnika. Izvēlies veselību! Izstāstī Latvijai! Tuvojas svētki, un mēs visi meklējam oriģināls dāvans. Kāpēc gan tā nevarētu būt izrāde Operetes teātrī? Ieskaties operetesteātris.lv. Urā! Cik sievai! Es ar tevi vairs nedraudzēju. Šodien ir brīnišķīga sajūta. Viss ir brīnišķīgi. Viss ir tip-top! 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 Viss ir atkal tip-top! Tip-top! Manam maziņam! Skaists. Cilvēki grib dzīvot skaistu dzīvi, cilvēki negrib karotu. Domājot par Latviju un domājot par to, kas ir šodien. Izstāstī Latvijai! Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Ceru uz drīzu tikšanos. Tiekamies nākamnedēļ. Izstāsti arī tu savu stāstu Latvijai.